man šodien mistisku iemeslu dēļ ir tik grūti. Ir gandrīz jau viens. Es tikko biju dušā, tikai tagad taisu savu rīta skincare, un es nezinu, kāds notika. Es strādāju puslodes pašlaik. Tas izskaidro to, kāpēc es varu vispār pirmdienā visu dienu normāli ležot. Ļoti normāli cilvēki parasti pirmdienā ir darbā. Labi, 12:45. Vēl nav viens. Man šodien bija daudz plānis, vakar saliku savu to-do listi šodienai. Un tikai daudz plānu ar savu saturu taisīšanu un tā tālāk, bet kaut kā no rīta man vienkārši bija tāds bezspēks, un es gulēju, un tas kuros 11 ar kapējām tikai pamodos. Bet tas, ka mums nebija produktīvs rīts, nenozīmē, ka mums nebūtu produktīva diena. Man tikai ļaini mati, for some reason. Ņem tikai otrā diena, vai trešā īstenībā, es nezinu. Lai gan nesen es beidzu dzert kafiju, varbūt tāpēc man katru rītu ir tāds, man liekas, ka man vispār nav spēks. Jo es tagad dzeru cigoriņu kafiju, bet tur nav kofeīns, tā kā. Bet man vienkārši no kafijas dedzina kuņģi, jo man ir gastrīts, tāpēc es mēģinu viņu nedzert. Ok, iesim taisīt brokastis. Vienos pa dienu taisīt brokastis. Vai tas ir normāli? Nē. Nav. Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterdays. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. Ir 1:50 minūtes. Es uztaisīju maizītes. Uz virtuves letas briest mans kimči, un es domāju paskatīties kaut kādus YouTube video. Man šodien vienkārši nav enerģija. Es domāju, varbūt es tā kā pēdīšu maizītes, zedīšu kimči, pēdīšos YouTube video, tad varētu justies inspired, varbūt gribēšu ko darīt šodien. Es apēdu maizītes, es apēdu kimči zupiņu, un es jūtos parādusies, es sasvīdu no ēšanas, un es noteikti nejūtos produktīvi pašlaik, jūtos tā, ka es gribētu paņemt jaudas naudu. Saule. Es nekad nemāku apstāties ēdot, tā kā es zinu, ja es turpināšu ēst, man būs slikti, bet es nevaru apstāties. Ir 3, un es tikko joprojām sēžu tā paša divānu. Bet es uztaisīju to listu datorā, un es jau izdarīju vienu no lietām no savu to lista. Bet es skaita melnoti. Saņemies. Es jau izdarīju vienu lietu no to-do lista, kas bija samontēt rīlu no savas vārdienas, kas nebija kāds, kā es domāju, ka tas būs. Saplējos. Tas, ka mums bija neproduktīva dienas pirmā... Cilvēks man saka, lai es gultu. Man ir 3 spilveni, un nevienam nav vienādas spilvendrānas, jo es nezinu, kur viņas palika, ja godīgi. Tā kā viņas katrs ir no komplekta, bet es nezinu, kāpēc es nevarēju atrast tieši 2 vienādas. Oriģināli nācu pēc ūdens glāzes. Nevis glāzes, bet pudeles. Es ielaisu vēl degunā. Es esmu pārliecinājusi sevi. Ja es izdzeršu 2 litrus ar ūdeni šodien, vismaz es aitīšu enerģiju, jo es nezinu, ka pēc pēdējās kaut kādas 3 nedēļas man vispār nav enerģija. Es nezinu, vai man trūkst kaut kādi vitamīni, vai es vienkārši nedzeru ūdeni pietiekami daudz. Es nezinu, kas ir mana problēma, bet es katru dienu guļu solīdz 9-10 stundas, nemološu. Un dienas, kad esmu gulējis jau kādas 7 stundas vai 8 stundas pa nakti pa dienu, paņemu power nap. Un man tāpat liekas, ka man nav spēks. Man liekas, ka man nav enerģija, man nav spēks. Es nezinu, kas man trūkst, kas ir mana problēma. Tad dzersim ūdeni. Tu gulēji? Ko? Maz kaķis gulēja? Nepatīk viņa grieztnāks, jo es zinu, ka viņai nepatīk, bet nu, kā ir, tā ir. Tīnti, ja tu nerautos, tev pašai būtu ātri, viegli un nesāpīgi. Es nezinu, jūs viņu redzat, vai arī viņa ir pārāk melna. Man arī nepatīk šo darīt, man arī nepatīk. Laikam patiešām pats svarīgākais ir vienkārši sākt darīt.
Jo kopš tā laika, kad es prokrastinēju divānā, esmu samontējusi jau rīlu, esmu stundiņu pieslēgusies pie darba e-pastiem un visu tur sakārtojusi. Esmu padomājusi idejas, esmu būjusi kaķim nagus. Es vienkārši piecēlos no tā divāna un sāku darīt, tāpēc mēs mums tāda pozitīva darīšanas viļņa, nekas, kad ir jau kādi 5:30 vai 5:30, es pat nezinu, cik ir pulkstenis, un es negribu zināt. Tāpēc mēs tagad sataisīsimies, mums ir tiktoki un rīli, ko vēl uzfilmēt, tādēļ es gribu uzkrāsoties. Agrāk es tiktokus filmēju diezgan spontāni, un es tādēļ, ka es beigtu kaut ko būtu plānojis, man vienkārši ienāca ideja tāda, kādas iztījos, tā arī es to video uzfilmēju, bet kopš es izdomāju, ka es gribu šo visu ņemt bišķiņu nopietnāk, jo visu dzīvi līdz šim punktam esmu tikusi vienkārši kaut kā darot, baigi neplānojot, tāpēc man liekas, ka ja es pieliktu bišķiņu vairāk tādu plānošanas efortu, man sanāktu bišķiņu labāk dažas lietas. Tāpēc mēs tagad uzkrāsosimies, lai mēs izskatāmies decent. Matus es tāpat neuzkrāšu, man nav spēks tam. Plus, man liekas, video nevar tik ļoti pateikt, kad ir netīri matus. Kaut kā viņas sasiešu, kaut ko tur izdomāšu. Ar matiem es neuztraucos. Un oriģināli ir te, kad es... Oh no. Nē. Oriģināli tad, kad es gāju puslodzei no darba, es tieši gāju ar mērķi, lai es vairāk pievērstos satura veidošanai un tā tālāk. Jo man bieži bija tā, ka, ja tu strādā 9 to 5, tev nav tik daudz laiks, lai tu ieguldītos vēl papildus satura veidošanā. Man liekas, tāpēc arī es visu vienkārši darīju tā, kā es darīju, jo man vienmēr bijis darbs paralēli. Man nekad nav bijis tā, ka satura veidošana būtu kaut kāda man primārā lieta. Man liekas, es bišķiņi pārspēlēju ar to bronzeri. Es esmu ļoti apbrūnējusi. Diemžēl no nākamā mēneša es vairs nebūšu puslodzes darbinieks. Man tas prieks būs gājis tikai 2 mēnešus. Bet es arī nebūšu pilnas slodzes darbinieks. Man būs kaut kas starp puslodzi un pilnu slodzi. Jo man darbā nāk klāt vēl viens klients. Kas ir gan labi, gan slikti, jo, kā mēs redzam, jo man ir vairāk laiks, jo man ir vairāk laiks arī prokrastinēt. Kas nav gluži pārāk laba lieta. Bet, ja man piedāvāja jaunu klientu, man šis likās diezgan cool un es domāju, ka būs fine. Ir gan arī 7, bet šī diena pat bija diezgan produktīva pagaidām. Es esmu brainstormu, saplānoju savu saturu, uzfilmēju kādus 4 tiktokus, samontēju viņus, kas ir diezgan produktīvi. Un es domāju, ka cik vakariņas man ir palicis pāri ķirbis, jo man vakar pie manis brauca ciemos ģimene, un es varīju ķirbju zupu, un man palika pāri ķirbis. Un es tiktokā ieraudzīju ļoti interesantu recepti, kas ir tā kā pasta, bet tā kā ķirbju pasta, ķirbju ķiploku pasta, kaut kas tam līdzīgs. Un izklausās dīvaini, bet izstījās ļoti labi. Un es domāju, kaut ko līdzīgi uztaisīt ar ķirbi, varbūt kādu tomātu piltu klāt. Jā. Es nedaudz pazudu, jo man vakar bija kaut kāds vēdra vīrus. Es tagad montēju šo video, un man liekas, ka tam vēdra vīrusam varbūt bija saistīti ar to dīvaino ķirbju pastas recepti, kuru es pat nenofilmēju līdz beigām. Bet jā. Un šodien man parāda atkarība no Sims spēles, jo es nokļaudēju savā datorā. Es varu domāt, ka viņi būs tik fani. Es bērnībā viņu ļoti īsu brīdi spēlēju, kad viņš bija datorā. Ar kaut kādiem torrentiem ielādēts, saldējis Simsu, un man liekas, man ir atkarība. Es šodien kādas 4 stundas nospēlēju Sims. Tad es ātri mēģināju 2 stundās izdarīt visu, ko man šodien vajadzēja izdarīt. Un tagad es taisos, jo mēs dosimies uz teātri. Un tā esmu tikai es, man liekas, man Marta izstās super veselīgi. Es esmu apgriezu pati mājās, nokrāsoju. Viņi ir tik spīdīgi. Kad man ir bijuši veselīgi mati? Kad?